Saistībā ar to, ka medijos ir parādījusies nekorekta informācija par manu profesionālo darbību, mediji man nav uzrunājuši un tieši jautājuši manu viedokli. Tāpēc esmu nolēmis jums pastāstīt, ko es pats domāju par šo situāciju. Kā ārsts ar 16 gadu pieredzi ķirurģijā, es uzskatu, ka savu darbu esmu izdarījis tik labi, cik vien labi to ir iespējams izdarīt. Klīnikas galvenā ārste jau sniedz mēdījiem 30 minūšu interviju, skaidrojot līdzīgus gadījumus. Tomēr mēdīji tendenciozi izveidoja vienpusēju subjektīvu sižetu, kas rada nepatiesu, nepareizu priekšstatu par situāciju kopumā. Klīnikas galvenā ārste mēdījiem pastāstīja par iespējamām situācijām pie rētu dzīšanas, kā arī nedaudz ieskicēja nozarē vērojamu negodprātīgu pacientu taktiku saņemt pakalpojumu, tad rīkot nomelnojošu kampaņu mēdījos ar mērķi saņemt atpakaļ iztērētos naudas līdzekļus, bet sižetā nekas no tā netika parādīts. Diemžēl arī es esmu dzirdējis par šādu praksi, negodprātīgu. Esmu dzirdējis, ka kolēģi ir devuši naudu ne jau tāpēc, ka ir bijušas ārsta kļūdas, bet gan tāpēc, lai nebūtu reputācija graujošu aktivitāšu. Likums man liedz izpaust pacientu veselības datus, tāpēc mēģināšu to darīt, neizpaužot tādus personas datus, kurus pacients publiski pašas nav paudušas un kuri nav atrodami publiskajā telpā. Pirmkārt, mūsu klīnikā tiek operētas dažādas pacientu grupas. Pirmreizēji pacienti, kuri iepriekš nav operēti konkrētajā zonā, un atkārtoti pacienti, kuriem jau ir iepriekš veiktas vairākas operācijas kādā konkrētā lokalizācijā. Uzņemties operēt šādus atkārtotus, tehniski un emocionāli sarežģītus pacientus ir liels izaicinājums, jo iepriekš operētie audi ir ar izmainītu elasticitāti, asinsriti, tādējādi grūtāk prognozējami ir gala rezultāti. Mēdījos atspoguļotās pacients ir vairāk kārt operēts citur, un jau tad nav bijušas apmierināts ar sasniegto rezultātu. Un cik man zināms, citi ķirurgi ir atteikušies pāroperēt šīs pacientus. Jebkura ķirurģiska iejaukšanās un bez izņēmumiem atstājusi cilvēka ķermeņa rētas, jo īpaši, ja tas notiek tajā pašā lokalizācijā. Katra nākamā ķirurģija ir sarežģītāka, ar grūtāku dzīšanu un ar ietekmi uz rētu izskatu. Un ir absolūti svarīgi ievērot pēcoperācijas rekomendāciju protokolu. Tāpat uzticēties ārstējošajam ārstam, tā kompetencei brūču dzīšanas periodā. Es uzsveru, ka konsultācijas laikā pirms operācijas mēs informējam pacientus ar potenciāli vissliktākajiem iespējamajiem scenārijiem. Diemžēl medicīnā, jo īpaši ķirurģijā, nav absolūtu garantiju. Medicīna nav matemātika. Sabiedrībā ir radīta ilūzija, ka plastiskā ķirurģija jūs padarīs skaistu un laimīgu, bet realitāte bieži atšķiras no neadekvātām ekspektācijām. Jautājums, ko vēlas panākt šīs pacients, kas veido tendenciozas kampaņas? Vai tiešām šo atsevišķo cilvēku iedomāti vēlamais rezultāts ir fiziski reāli medicīniski iespējams? Vēlos uzsvērt, ka pēc operācijām pacientiem tika izskaidrot dažādi rētu kvalitāti uzlabojoši pasākumi. Viss pacients kategoriski atteicās no šādām iespējām. Nobeigumā vēlos uzsvērt, ka ir strīdu risināšanas juridiskā puse. Man kā nozares profesionālim nav saprotams, kāpēc neviena no pacientiem, kurus TV stāsta, cik viss ir slikti, izdarīts, nav izmantojis savas tiesības vērsties veselības inspekcijā, lai risinātu šo jautājumu likuma noteiktajā kārtībā. Ja godīgi, es uzskatu, ka šī ir grupas iepriekš izplānota nomelnošanas kampaņa, kuras mērķi man nav zināmi, bet šobrīd notiekošais grauj gan estētika klīnikas, manu kolēģu un, protams, arī manu reputāciju. Mēs estētika klīnikā strādājam, ievērojot augstākos medicīnas un pacienta aprūpes standartus. Savas prakses laikā esmu veicis tūkstošiem operāciju, bet parasti par labajiem gadījumiem neviens skaļi nerunā.
Es zinu, ka mūsu pacientu vidū ir daudz veiksmīgu sadarbību, lielisku rezultātu, siltu atmiņu un daudz prieka. Tādēļ lūdzu pastāstiet par tām. Paldies, ka uzklausījāt!